Kopā ar Laumu esam Filipīnās un jau esam apceļojuši Palawan, El Nido un Coron fantastiskās pludmales. Tagad dodamies uz pavisam citādu jaunu salu – Boracay. Boracay ir neliela sala Filipīnu centrālajā daļā, un tā ir īpaša ar to, ka atšķirībā no citām salām, kuras līdz šim esam redzējuši, tā ir īsta kurorta sala. Uz šejien lidojām ar 2 pārlidojumiem no Coronas salas caur Sebu līdz Kataklanu lidostai. Jau caur lidmašīnas logu ieraudzījām Boracay slavenās baltās pludmales. Ļoti patīkami ir arī tas, ka sala atrodas pavisam tuvu lidostai. Uzreiz pēc nolaišanās atrodam tuktuku, kas mūs aizved uz netālu esošo ostu. Šeit tuktuki ir pilnīgi atšķirīgi no tiem, ko esam redzējuši citur. Secinām, ka katra Filipīnu sala izceļas ar saviem unikāliem transporta veidiem. Te gan jāpiemina arī klasiskais Filipīnu piedzīvojums – pārmaksāšana. Uz katru soļa kāds nodoklis, atļauja vai zaļā nodeva. Oficiāli prāms maksāja tikai 50 centus, bet realitātē pēc visām papildus maksām, zīmogiem un atļaujām īsais pārbrauciens izmaksāja ap 30 eiro. Pie tā jau esam nedaudz pieraduši, jo Filipīnās bieži vien par visu jāmaksā papildus. Pēc pārbrauciena uz Boracay atkal noķeram tuktuku, šoreiz elektrisko. Pa ceļam sanāca pat piestāt, lai nomainītu bateriju, kas bija interesanta pieredze. Un jau pavisam drīz esam savā viesnīcas numuriņā, kas atrodas pie slavenās White Beach, jeb baltās pludmales. Klausies, man tev ir piedāvājums. Noteikti es pamanīju, ka mēs ar Laumu dzīvojam Norvēģijā. Tāpēc esam izveidojuši kaut ko priekš tevis. 5 vai vairāk dienu ceļojumu, kur tu ar saviem draugiem vai ģimeni braucat pie mums. Šis ceļojums ir paredzēts nelielām grupām līdz 4 personām. Manā Norvēģijas tūrē ir iekļauts nakšņošana, ēšana un izvadāšana pa pašām skaistākajām vietām. Dosimies episkos piedzīvojumos, kas paliks atmiņā uz visu mūžu. Redzēsim vismaz 3 apbrīnojamas vietas, kā Praikastūlens klinti, kas slejas 603 metrus virs Līsefjorda, pārvarēsim sevi un drosmīgi kāpsim uz Šērekbaldena akmens, kas ir starp 2 klintīm iesprūdis un atrodas 1000 metrus virs fjorda. Kā arī apmeklēsim vietu, kur akmeņi ir veidojuši iespaidīgu lavīnas nogruvumu. Tur varēs kārtīgi pakāplēt pa akmeņiem un izjust dabas spēku klātienē. Protams, redzēs arī daudz elpu aizraujošus ūdenskritumus un skatus, kas liks tev aizmirst par ikdienu. Un pēc galvenais tu piedzīvosi īstu, sirsnīgu piedzīvojumu pašā Norvēģijas sirdī. Viss, kas tev šobrīd ir jādara, ir jāsazinās ar mani un jārezervē jau savus datumus. Boracay, ar ko tad šī sala ir tik īpaša? Visnotaļ ir balto pludmale, jeb White Beach. White Beach Boracay ir viena no slavenākajām tropu pludmalēm pasaulē. Un nevelti. Tās stiepas aptuveni 4 km garumā ar neticami smalkām baltām smiltīm, kas pat karstākajās dienās paliek vēsas zem kājām. Tā ir paralēli izveidot dzīvīga promenāde, kur viss notiek. Restorāni, bāri un atpūtnieki no visas pasaules. Tieši šī pludmale un kurortpilsētas atmosfēra ir tas, kas uz Boracay vilina tik daudzus. Te valda īpaši bezrūpības gars. Vieta, kur ikdienas steigi pazūd un lielākās rūpes ir izvēlēties, kur paēst pusdienas un kā nepārsauļoties. Sala ir salīdzinoši neliela, tāpēc lielākoties visur var nokļūt ar kājām, bez nepieciešamības pēc transporta. Lai arī Boracay ir diezgan blīvi apbūvēta, palmas gar krastu un plašā baltā smilšu pludmale piešķir tā īstu tropu paradīzes sajūtu. Jāatzīst gan, cenas šeit ir augstākas nekā citviet Filipīnās, kur līdz šim esam bijuši, bet tas nav pārsteigums, jo Boracay tomēr ir viena no populārākajām kurortsalām valstī. Izstaigājām Laumu visu šito te pludmali no viena gala līdz otram un noskaidrojām to, ka vistuvāk viesnīcai atrodas mums vislabākais restorāns. Labākais tādā ziņā, ka no ēdienkartes saprast, ka ir nereāli savādāk ēdieni, kā visur citur ļoti krāsaini un smuki, kā arī pat vieta izstās labu. Tad nu ejam iekšā un noprovējam un redzam, vai tiešām ir tā vai nav, kā es tikko teicu. Nu tā, ritīgi krūtīvi tas, ka mēs sēžam pie paša pludmales, tas ir viens, otrs, tas, ka ļoti interesanti krēsli. Šajā gadījumā mums ir šūpols. Ja? Excuse me, sir. Here's a glass of water. Yes, thank you. Tā arī ūdeni atnes uzreiz. Un otra lieta ir tāda, ka
Mums iedots meniju, kur ir tiešām viskrāsainākie ēdieni, kāda var būt. Un tādu meniju es neesmu redzējis. Un tie ēdieni arī izskatās pilnīgi savādāk kā jebkur citur. Tā kā iesim cauri visam, skatīsimies, kas mums visvairāk uzrunā un pasūtīsim un parādīsim arī jums, protams. Tikām pie saviem kokteilīšiem, izstās ļoti krāsaini un smuki. Priekā. Mango daiquiri ir ļoti garšīgi. Un man ir ube pina colada. Ja godīgi garšo pēc pina coladas, es nejūtu savādāku garšu no tās viltās krāsas, bet izstās ļoti smuki. Šeit pie pašas pludmales pamanījām ļoti interesantu saldējumu, kas nav parasts saldējums, kas ir tā kā ledus pārslas visādām garšiņām, un mums noteikti tas ir jānomēģina. Yes, we want to try the ice cream. Wow! Mango coconut. Yes. Very nice. Tik interesants saldējums, viņš tiešām ir tā kā tāds ledus pārsliņas. Un, ja godīgi, pareizi vien bija, ka mēs nācām ēst iekšā, jo, man liekas, ārā viņš vienkārši momentā izkustu. Pasties, cik viņš gaisīgs. Ej, tu nost. Es tādu saldējumu neesmu ēdusi. Tik garšīgs. Sveiks, viņš tā kā sorbertiņš. Kas te mums vēl ir klāt, ir grauzdētas kokosrieksta plāksnītes. Tad ir arī sveiks mango, un tas man šķiet ir kondensētais piens. Nereāli interesants saldējums. Ziniet, tas, kas man visvairāk šeit visā tikko patīk, tas, ka mums šo saldējumu iedeva par velti. Un iemesls tam ir tas, ka mēs filmējam. Tāda lieta man patīk. Bet te tiešām tūlīt neredzēts saldējums, un garša tiešām arī tāda pati. Tā arī viņš garšo tikai pārslas. Nu, mērcīgi to paņem. Super. Nereāli garšīgi. Saldējums tiešām bija super garšīgs, super sveiks. Mēs arī aizgājām pajautāt, kā viņi viņu taisa. Viņi teica, tas ir noslēpums, jo īpašnieks ir pats atklājis to recepti pareizo, bet visur ir izmantotas svaigas izejvielas, svaigi augļi. Un jā, un viņi tā kā atved, sasaldē, ieliek mašīnā, un tad ar to mašīnu tā kā sasmalcina to ledu ļoti plānās plāksnītēs. Ja esat Borakai, nāciet un ēdiet šo saldējumu, tas tiešām jūs pārsteigs ļoti patīkam. Pienācis laiks testēt mango Filipīnās. Tātad šādi izskatās mango. Dzelteni. Ir lielāki, ir mazāki. Cena. Šodien nopirkt pa 3 eiro kilogramā, bet reāli daudz kur var uzrauties pa 5, pa 6 eiro kilogramā, jo viņi baigi grib naudiņu. Un, nu jā, mango kā jau mango. Mizojam mango un krāsa ir super, super dzeltena. Ļoti, ļoti sulīgs un ļoti labs aromāts. Svaigs, tāds tā kā skābens, ļoti pilna buķeta ar smaržu. Garšas tests, griežās tā kā vienkārši tā kā sviestiņš. Ļoti, ļoti, ļoti sulīgs auglis. Garša ir 10 no 10. Un godīgi jāsaka, ka Filipīnās līdz šim labākie mango, kas ēst. Reāli blakus šim mango varētu nolikt tikai Šrilankas mango. Super garšīgs. Mēs vēl esam bāriņā, pasūtījām aliņu un gaidām, ka nesīs zemes riekstus, jo tie ir reāli šeit ļoti, ļoti garšīgi. Un reku mums tikko viens čals taisni ir atnācis. Mēs viņu tā gaidījām īstenībā. Reāli mēs kad stundu šeit sēžam un gaidām, ka atnesīs riekstīns. Es jau vēl būšu izdzēris tikpat kā. Bet tas brīdis ir pienācis un viņš ir šeit. Yes. We was waiting you for 1 hour. Oh, that's Yeah. because Rain, yeah.
And we get these. Yeah. One. It's 100, yeah. What? 100. Yeah. This bag. Big size. Yeah. Divas varbūt. Vienu tādu un tā. No, paņemsim divas. No, okay, you can give one that type and one that type. Okay. You see, my beer is already finished. Yeah, good to hear. Promise. Yeah. Thank you. Nu, pastāv. Vēl silti reāli. Ak, Dievs, cik forši. Reāli viņi ir silti. Yeah. You made them today? Or yesterday? Today. Today? Smarko. Tas man ir. Rīdīgi labi. Tā tiešām ir šeit arī. Yes. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you, Mom. Salamat. Save the day. But this is traditional Filipino, yeah? Yeah. Style. Yeah. Filipino is Spicy, yeah? yeah. If you drink beer, Filipino. Jā. Okay. Thank you so much. Salamat. Nu ko? Šitie čili man ir. Nu jā, jūt arī īstenībā. Šitie mazie ir tikai tradicionālie Filipīnu zemesrieksti. Kas tā? Viņi ir mazāki, ar plānu miziņu. Zem. Te ir čiploks klāt, čili, sāls. Jā, un te ir tikai ķiploks un sāls. Abi divi ļoti garšīgi. Un ja tev vēl ir San Miguelīts, vispār bomba. Kas var būt labāks par šo? Tā dzīve šeit ir Filipīnā. Bet ir viens filipīniešu ēdiens, no kā nogaršošanas mums izdevās veiksmīgi izvairīties. Toties to mūsu vietā izmēģināja mūsu korespondents Filipīnās Zigis. Pēc reportāžu ceļu ar Ediju travelmania.lv no Filipīnām, no Sebūta, Ledo pilsētas. Obligāti esat Filipīnās jānotestē balut. Pīles olu, kas ir noturēta 16 dienas siltumā, kur iekšā reāli jau ir embrijs. Nu tad tā, pa priekšu jāizsūt suliņa. Tā, kad tu izdzer suliņu, tad viņa attītāja man sieviņu. Kendi, ja? Pateikt čau šeit. Čau. Eik uzber sāli, ētiķa čilī, un tad atkal visu šito te zupu sūc iekšā. Kanopnari. Wow! Pašā laikā. Īstenībā tā pīles olas balut, ja tu viņu sēdies, tev var iet pāroties. Dzimstība nereāli vairojās. Šitais te Filipīnās likās, ka 140 miljoni. Un šitos te, kas sēdās. Latvijas dzimstība uzraut augšā kā fallu. Tad iedod proteīns iekšā. Ja katrs vīrietis Latvijā apēst pa 3 balutiem, ja, Latvijā šobrīd būtu pēc 9 mēnešiem, teiksim tā, pa 1 miljonu vairāk iedzīvotāju. Ņemiet vērā man ieteikumu. Brauciet uz Filipīnām, apēdiet 3 baluti ar sieviņu kopā, pēc tam vakarā do vaļā un viss notiksies. Tas bija Zigis spēc raidījumam travelmania.lv un ceļo ar Ediju. Lai veicās, čau! Borakai saulē norietotā pārvērš par dzīvīgu naktdzīves vietu. Šeit var nesteidzīgi baudīt vakariņas pie jūras ar ugunsšovu, doties uz kādu klubu dejot līdz rītam vai vienkārši atslābināties ar masāžu vai kādu skaistumkopšanas procedūru. Šeit katrs var atrast savu piemērotāko vakara noskaņu.
Visi grib ceļot, arī tu gribi ceļot. Ar ko sākt, kur atrast informāciju? Travelmania.lv tev palīdzēs. Atrod savu ceļvedi, izplāno galamērķi un dodies piedzīvojumos. Dalies ar saviem ceļojumiem un iedvesmo citus ceļotājus. Travelmania.lv piedzīvojums ir tā vērts. Ir pienācis brīdis, kad mēs beidzot iesim un apēdīsim saldējumu, ko es esmu noskatījusi jau vairākas dienas, ejot garām, tāpēc, ka tas ir mans mīļākais saldējuma veids, tas ir mango saldējums, un es nekur neesmu redzējusi tik apetītlīgu, tik spilgtu, tik sulīgu saldējumu kā šis, un es ļoti ceru, ka viņš būs tieši tik garšīgs. Hello! Te ir viņiem ēdienkarte. Principā ēdienkartē ir tikai mango saldējums dažādos veidos un izmēros. Re, kur ir tā kā priekš 4 līdz 6 cilvēkiem milzīga bļoda. Un jā, tad ir līdz 2-3. Nu, katrā ziņā viss, ko te var pasūtīt, ir šie mango saldējumi daudz dažādos veidos. Mans bērnības sapnis ir piepildījies. Es esmu saņēmusi perfektu saldējumu. Hello, mango! Viņš ir vienkārši perfekts. Šis saldējums ir ļoti, ļoti krēmīgs un super garšīgs. Nu labi, varbūt, ka porcija ir nedaudz par lielu. Sākumā nobijos, ka tā porcija tiešām ir gigantiska, bet īstenībā te apakšā nemaz nav viss ar saldējumu. Te ir tāds ledus. Tajā tā kā viņu suliņā, kur viņi taisa savus desertus. Nevar saprast, kas tas ir. Kaut kāds tā kā sojas piens vai kaut kas tāds. Nu, katrā ziņā ļoti interesants deserts un nereāli garšīgs. Kalamansijas suliņa vēl mums ir uzsūtīta. Kalamansija tie mazie laimiņi. Tas ir nereāli. Sulīgi, protams, un skāri. Man patīk skāri. Un ir vēl viena lieta, kas no Barakai palikusi atmiņā pat vairāk nekā pludmales un atpūta. Tā ir niršana. Ap salu atrodami iespaidīgi korāļi un bagāta zemūdens pasaule, ko būtu grūti ignorēt. Borakai tiek uzskatīta par vienu no labākajām niršanas vietām Filipīnās, un to var just jau pirmajos metros zem ūdens. Tur paveras krāsaina korāļu daudzveidība, neskaitāmas tropiskās zivis, un mums šoreiz pat izdevās ieraudzīt pašu Nemo. Bieži var sastapt arī jūras bruņurupučus, jūras zvaigznes un dažādas rīfu zivis, kas slēpjas zem koraļiem. Redzamība ūdenī bieži ir ļoti laba, tāpēc visa zemūdens pasaule atklājas spilgti un skaidri. Šo visu redzēt savām acīm ir pavisam cita sajūta. Iepazīt zemūdens pasauli ir kaut kas tāds, ko noteikti vērts piedzīvot ikvienam, kurš ir gatavs pamēģināt niršanu. Tāpēc to ļoti iesaku kādreiz piedzīvot arī tev. Kopumā Borakai ir vieta, kur viegli pazust uz pāris dienām, mierīgi izbaudīt sauli, augļus un vienkārši atpūsties bez steigas. Nākamajā sērijā rādīsim kaut ko pavisam savādāku no Filipīnām. Dosimies uz valsts galvaspilsētu Manilu, kur iepazīsimies ar Filipīnu netik skaisto pusi, kur valda nabadzība, netīrība un reizēm arī bats. Pēc forši, ka bija kopā ar mums, tad tev tikai atliek iespiest laiku, ierakstīt arī komentāru, jo tas viss tiešām palīdz kanāla algoritmam.
Bet, ja esi īsts fans, tad tev ir iespēja arī uzsaukt mums kafiju, spiežot uz linku video aprakstā. Kā arī dot ziņu, ja ir interese par tūrēm. Paldies, ka skatījies un tiekamies jau nākamajā sērijā.